Patiesībā šis 2,5 dienu izbrauciens bija plānots pavisam savādāks. Un vispār tas bija plāns B, ja nu gadījumā kādu iemeslu dēļ neizdotos noorganizēt tālāku braucienu kaut kur uz Eiropu, uz kalniem. Bet īstenojām gan plānu A, gan B. Skatieties! Magone Films studio piedāvā, kā mēs Igaunijas ūdenskritumus lūkoties braucām. Sveiks, mans virtuālais līdzbraucējs. Šodien ir 13. augusta, nu jau diezgan vēlu pievakare. Es pēc 12 stundu garas darba dienas autobusā esmu zibenīgi sakrāmējusi savas moču somiņas, reku noliku ķiverīti, vēl tikai jāizskrien ar bitīti uz benzīna tanku, pabarot viņu ar nektāriņu, un tad jau došos uz veikalu stāvlaukumu, kur tikšos ar savām ceļa biedrenēm, Ingu un Elvitu. Un tad jau mēs braucam tālāk. Labi, te viss var redzēt, jā? Kodēļ? Mēs esam atbraukuši kempingā. Kempingu nevar redzēt. Močus nevar redzēt. Mots nevar redzēt. Aiziešu izpētīt labierīcības. Viss tumsā. Neredz vispār. Tas ies vai tu? Nē. Tas nav nekā. Tāds mums namiņš ir. Logas neģišiem. Spokulītis. Un es. Un tad ir divguļamā gulta. Un tad ir divstāv gultiņa. Un tad ir Elīta, kas gulēs otrā stāvā. Nu, un kamēr Ingucīts uzbužina spilvenus un lēnām baudām viņas iecienīto Rīgas oriģinālo, laiks savilkt dienas bilanci. Mūsu kopīgais ceļš šodien ir no Saukrastiem, cauri Salatsgrīvai un Ainažiem, līdz kempingam pārdesmit kilometru aiz Igaunijas robežas pie nelielā Kabli ciematiņa. Rīt atkal brauksim tālāk. Labrīt! Nu, šitā tas izskatās pa dienu. Tur, kur ir mūsu mini kempings. Tā arī izskatās administrācijas namiņš, daži mazie namiņiem un karavāniem. Un te jau blakus ir kāds cits. Necelīgi. Necelīgi. Ir kaut kas graznāks. Šitam vajadzētu būt ceļam uz jūru, ne? Kāds skaists salmiņš ir. Grūvēšu aiziet līdz jūrinai. Te ir priekšā žoks. Te ir hotela teritorija. Te var iet ar kājām, var staigāt ar suni, bet nedrīkst izmest uzvaru. Nu, var iet, tad iešu apskatīties. Nu, un lūk, kas arī iznāca līdz Igauņu jūriņai. Cilvēki jau peldās. Nu, te ir tādi interesanti. Tā kā moliņi. Tā ir moliņš. Tur es redzu.
Ir augusts. Nu ko, beidzot esam sataisījušās. Beidzot pirmā stāvvieta, visi benzīntanki pazuduši, ceļi jauni sataisīti, šoseis. Ja no gadījumā kas, ņemot vērā klientu noslogu, nevajadzētu. Mūsu brokastis, kas burgerā. Jā. Katram lucīši, redzēt, kā. Izbraucām uz maziem celeņiem. Man patīk, ka tie akmeņi pa laukiem, tur tā tie lielie akmeņi visur kaut Nē, vispār, es saku, tu redz to viņu dzīvoju, tā, viņš ir. Tā, ka brauc pa to lielo ceļu nav atšķirībai pa Latvijā, kur te tomēr tā. Un uzreiz atgādina Vāciju. Vai ne? Jā. Tu kāds brauc arī? Nezinu, tāpēc jau es teicu slāpien nost, tas varbūt ilgi. Tā, tu brauc. Jā. Laimīgās mēs. Viņa tā ir uzlikta. Nu, ieraksts vēsturē. Piebraucām kaut kur šite pie kaut kāda līča. Kā viņš saucās? Lahe Perelacht. Nu jā. Un lapšiem tur viņš ir aiz krūmiņiem. Tersalu pietur. Viens. Nu, bet skats ir skaists. Esam ieradušās galapunktā, pirmajā galapunktā pie Keilas ūdenskrituma. Zini, vispār man gribētos kaut ko apēst gandrīz, bet es nezinu, kaut ko gribētos gandrīz vai apēst, bet es nezinu, ko. Man ir atziņa. Man ir ābols. Man ir greita. Tas vispār ir tavs ābols. Tu var izpētīt. Mēs būsim šeit. Redzam,
Nu, tev tā trīsot, viņš varētu iebraukt to. Jā. Bet mēs izbraucām šeit, apstājāmies. Te it kā ir uzzīmēts skatu punkts, bet gan tas skatu punkts nekāds nebija. Te var saprast, ka te ir kaut kāda turisma pārgājiena taka gar visu. Un mēs apbraucām apkārt līcim. Kaut kur apmēram. Man vēl ir tāda brūna. Mēs esam šeit. Nu, paliek. Brāznieks tā. Viņam gala apgriezt. Melnums vairs nav. Ko varam iet? Jo nepietiek, ka tev viņa melnums. Ko ejam? Skatīties Keilas ūdenskritumu. Šeit ir tāds troša tiltiņš. Ieparamās apaņš švitrojās. Kā tūpojās. Bet šūpojās, ne? Kad tās dokumentālās filmas tu saliksi, tad tu man atsūtīs kaut kādu Nav nejausmas. Tu gribi kaut kādu. Baznīciņa, pils, karoga. Redzēt kādu uz upes gultnes. Jau vēsturiski, kas pēc celšana. Vai ne? Bet mums var redzēt arī. Vai ne? Otrais tiltiņš. Tālumā var mums no cīša redzēt, var redzēt. Apiesim pa akveceļiem, lai nokārtojā pie ūdenskrituma. Keilas ūdenskrituma hidroelektrostacija.
Patiesības brīdis. Ir. Un tā mēs ilgi baudījām tējos ūdens krituma burvību, klausījāmies tajā, apbrīnojām smalko miglas plīvuriņu, kas veidojās ūdens lāsām satīstot. Pēcāk sēdējām uz solim un kalām plānus šim vakaram un nākamajai dienai. Ja tev kaut kas no šī stāsta patika, tad neskopojies ar izšķīti, bet mēs drīz jau